Šeit atkal tas ir viens no tiem tādiem būtiskākajiem punktiem, kāpēc mēs izvēlējāmies šādu vispār festivāla formātu uz ielu mākslu un jauno cirku, jo visi zina jau to teicienu, ka ar nopietnu seju tiek darīts visstulbākās lietas, vai ne? Un to dara gan politiķi, gan mēs katrs arī ikdienā šad. Un Rīgā, man liekas, cilvēki ir pārāk nopietni un saspringuši par savām problēmām un citu problēmām. Tāpēc šis jaunais cirks, viņš būtībā iemieso tādu komunikāciju tīri no sirds uz sirdi, jo iziet cilvēks tev priekšā, tur nav vajadzīgi ne skatuve, ne kaut kādas speciālas instalācijas. Un viņš ar to, ko viņš māk un ir iemācījies, dod pozitīvas emocijas visiem, kas to skatās, un iedvesmo cilvēkus uz kaut kādu jautību, arī atver būtībā citus uz pozitīvu komunikāciju.